Visas brigādes valstī tiek vadītas centralizēti un resursi tiek izkārtoti tā, kā tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vislabāko iespējamo palīdzību visā laikā. Vai vecais tās 12, 15, 25 minūtes? Nē, tieši otrādi mēs esam gatavi, lai nākamajā gadā jaunā stratēģijas, ar citu kā vīzijas dokuments jau ir gatavs, un tieši šo dalījumu, Domburkungs, mēs gribam mazināt, bet tam ir jāveic... Ko mēs gribam, tam ir jāveic bijuši priekšdarbi, un priekšdarbi bija pārēj uz 2 cilvēku brigādēm, tātad sabalansēt slodzes, lai dienā, kad ir daudz izsaukumu, būtu vairāk brigāžu nekā naktī, un lai visā Latvijā vienmērīgi mēs nodrošinātu neatliekamo palīdzību. Un tas viss ir stratēģijā. Un mēs iebilstam pret to, ka šis 1. novembra rīkojums par darba organizācijas izmaiņām ir tapis, neievērojot darba koplīgumu, kas ir noslēgts dienestā, un neievērojot darba likuma normas. Ar arotbiedrībām nav iepriekš notikušas konsultācijas par visu šo. Tas ir slepenībā izperināts un tad izvilkts tā kā trusīts no cilindra. Arotbiedrības uz konsultācijām par šo neviens neuzaicināja. Ja mēs pārstāvam no vienas puses tos, kuri iebilst, no otras puses mēs sakām, ka nav pamata optimismam apgalvot, ka cilvēki samazinot brigāžu skaitu naktīs un cilvēku skaitu brigādēs, ka viss būs vienkārši lieliski arī turpmāk. Pieliekam klāt jūsu skatu. Ziniet, es par šo 2 cilvēku brigādi klusi, vairs pat ne klusi, skaļi smīkņāju. Es dienestā strādāju 13 gadus. Kerakungs, jūs nevarat pateikt to, kad Rīgā un vispār neatliekamā palīdzībā visā Latvijā mēs jau pirms šīs reformas gadu desmitiem braucām divatā. Jūs piekrītat man? Man atļaus daudz. Bet jūs piekrītat? Es jums atbildēšu. Bet jūs piekrītat, ka braucāt divatā? Es teikšu, ka brauca gan trietā, gan divatā, bet tas nav viens un tas pats. Mēs braucām divatā. Mans šofers bija bez jebkādas apmācības. Tu nebija tā, ka bija tikai 2 cilvēku brigādes. Arī šodien nav tikai 2 cilvēku brigādes. Arī šodien nav 2 cilvēku brigādes. Tas taisnība. Un šis jautājums ir aktualizēts tāpēc, ka tas ir likumā sakārtots jautājums. Līdz tam likumiski mēs divatā nedrīkstējām braukt, jo MK noteikumi to neatļāva. Un, Kerakungs, jūs labi atceraties, kad bija Belēviča laiks, kas Belēvičs šo ierosinājumu pilnībā likvidēja, un Belēvičs arī Ploriņa kungam toreiz pajautāja, kur paliek 3. cilvēka alga. Atgriežamies šodien. Nevar neapstiprināt, liek to, ka jūs tagad pateicat. Jā, tieši tā. Un tajā laikā, kad es braucu divatā, strādāju ar šoferi divatā, man tie kapeiku nepiemaksāja.